Virslīgas vadība devās uz Raganu kādā augstajā novembra dienā, lai izsauktu 2001. gada rēgu. Vienīgā reize virslīgas vēsturē, kad komanda, kas atradās pirmajā vietā pirms pēdējās kārtas, izlaida vadību un atdeva čempionu titulu konkurentei. Ventspils toreiz, tagad Rīga FC, paliek otrajā vietā RFS uzvaru čempionātā. Dramatiska galotne, divas izcilas komandas. Es visu laiku cenšos visos iespējamos formātos, kad man vaicā, kā tad Rīga tā, kā tad ar lielāko budžetu. Es tomēr cenšos pagriezt tajā gultnē, ka jā, izlaida, jā, ar šo budžetu vajadzētu strādāt labāk un ņemt pirmo vietu. Taču atkal man priekšā ir rezultātu virkne, kur ar melno krāsu ir iezīmēti zaudējumi. 2 zaudējumi 36 spēlēs. Neviena zaudējuma pret RFS. Jā, neizšķirti 4 neizšķirti 4 spēlēs, bet tikai 2 zaudējumi pa visu gadu. Es nevaru paņemt daudz akmeņus un mest RFS, bet Rīga dārziņā, jo Rīga aizvadīja tiešām labu, stabilu sezonu. Šo sezonu nevar salīdzināt ar, Finka, ar katru to Laktjonovs vai arī Andris Rikards. Tomēr Stipiča vadībā komanda ņēma punktus stabili, ņēma uzvaras stabili, sakrāja ļoti daudz punktus. Finiša taisnē, pašā finišā mazliet nolūza. Viena no manām teorijām, kāpēc tas tā notika, par ko arī vaicāju pēcspēles preses konferencē Valmierā, tagad jau pārlicam uz pirmssezonu, uz sezonas startu, par to, ka Rīga paņēma ļoti plašu, ļoti vērienīgu sagatavošanās posmu ar ārkārtīgi lielu spēļu skaitu. Mana teorija, ko es pat vēl neesmu laikam nekur teicis, ka varbūt kluba vadībai kaut kur tik liela vēlme uzspēlēt ar maksimāli daudz skaļiem pretiniekiem, ar tagad Arkādijs precizēs, bet ar kaut ko, Bilisī, Dinamo, ar Grūzijas vai tur ar Ukrainas vadošām komandām, citu valstu vadošām komandām, sakrājot šīs spēles tik ļoti daudz un aizvadot tik daudz laika apvienotos Arābu Emirātos, pēc tam arī vēl Turcijā, vai Kiprā, laikam, tas tik daudz tiek apēstas, tie treniņi, tik daudz tiek apēstas tās spēles, ka nepietiek īsti enerģijas līdz mača, bet līdz sezonas beigām, sevišķi runājot par komandas līderiem, jo tie paši līderi, kas bija startā, Aureliju, Černomordijs vai Goms vai Genā, viņi jau arī tajā sagatavošanās posmā spēlēja, krāja minūtes, neatpūtās. Nebija gluži tā, ka tā būtu talantu kalve, kurā pārbaudītu kaut kādus jauniesaucamos, arī tādi tur bija, bet pārsvarā spēlēja līderi un viņi izgāja ļoti garu nogurdinošu gadu, un vismaz personīgi es pašā izskaņā jau redzēju arī zināmas noguruma pazīmes. Mēs bieži pārmetām Riga par to, ka vasarā daudz cilvēku atnāk arī jauns treneris, kas ir bijis vienmēr, izņemot aizdīto sezonu, bet te principā vairākas lietas, par kurām mēs pārmetām, neatkārtojās. Treneris bija visas čempionāts garumā, bija arī spēlētāji, kuri pārsvarā veidoja kodolu gan sākumā, gan beigās. Jā, atnāca daži uzbrucēji, atgriezās Glodīna Gondā uz sezonas otro pusi. Vēl minimāls izmaiņas tika veiktas, tādas nebūtiskas korekcijas sastāvā, bet principā tā mūsu kritika, kas ir bijusi un kā mēs izskaidrojām Riga neiegūtos titulus iepriekšējās 2 sezonās, tā kritika tika ņemta vērā. Nezinu, cik daudz tur Sergejs Lomakins un Riga vadošie cilvēki mūs ieklausās, bet daudz kas šķita loģisks un saprotams. Riga izvēlēs gan pirms sezonas, gan arī sezonas gaitā par tām spēlēm, pret slaveniem pretiniekiem. Īstenībā tagad starpsezonā grūti sakrāt spēles ar slaveniem pretiniekiem, jo pārsvarā jau slavenie pretinieki ziemā spēlē savos čempionātos. Nosauksim Bilisī, Dinamo, kādam no Rīga vadības bērnībā arī varēja būt viena no komandām, kas Elku komanda. Jā, plus vēl kādas valsts komandas vairs nav pieejamas pārvaldes spēlēm. Labi, ka tās spēles vairs nevar krāt Rīga komanda. Vēl uzreiz ķeroties tam vērsim pie ragiem, kādus vēl iemeslus atrast. Es tagad vairāk virzu uz to, ko es vienmēr esmu teicis vai uz ko esmu virzījis. Mans pagājušā gada favorīts Tomislavas Stipiča vadībā Auda Njanks. Usenu Njanks, iespējams labākais spēlētājs virslīgā pagājušā gada beigu daļā, rudenī. Arī izgāja visu šo posmu, sagatavošanās posmu, bija viens no komandas motoriem, līderiem, flangā raustīja, nīcināja pretinieku aizsardzības. Ar viņu sastāvā Riga nezaudēja nevienu maču. 15. kārtā viņš guva, diemžēl, smagu savainojumu lielajā derbijā pret RFS. Tas bija 2. derbijas sezonā. Pirmajā derbijā Janks nopelnīja agru sarkano kartīti, tādā ziņā viņš pievīla komandu, bet tas bija viens negadījums. Izklupiens pret Savaļnieku, bet kopumā Janks radīja atšķirību, taisīja rezultātu, piemēram, spilgta spēle pret Valmieru 3-0, kur Janks
izraustīja flangos valmieriešus un deva rezultatīvas piespēles vārtu priekšā Marko Regžam. Un pēc Njanga savienojuma šis te flanga spēlētājs pazuda, zaudēja flangā kaut kādu kvalitāti Riga. Atceramies, kā Riga piedzīvoja vispār pirmo zaudējumu, kad tieši tajā flangā, kur spēlēja Njangs, ielika Milošu Jojiču, kurš tur jutās kā, es nezinu, pingvīns kaut kādā Kenijas smiltīs vai kaut kas tam līdzīgs. Es pārbaudīju, viņš 5 gadus nebija līdz tai spēlē bijis kā malējs pussargs. Tā kā vēl it kā viens spēlētājs man pašam nepatīk, es saku, ka lūk, viens spēlētājs maina visu, bet tas Njanga faktors, redzot, ka finišā izšķīra tiešām tur pāris 1 vai 2 punkti, tad tas arī viens no faktoriem Njanga ilgtermiņa savienojums, ar ko nepaveicās Stipičam un Riga komandai. Lai gan es atceros pēc tā Rīgas derbija, kurā satraumējās Njangs, Roberts Savaļņiks teica, ka Njangs jau paredzams spēlētājs, tur jau viss viņu atkoduši, viss skaidrs, kā būs, ko viņš darīs, nekas īpaši nav, nekas sevišķi. Savaļņiekam patīk vārdu spēles, atceramies Savaļņieks par Džurišiču iepriekšējā gadā, tā kā Savaļņieks arī nav uz mutes kritis, bet, vismaz personīgi man, varbūt ne pret RFS, varbūt es nesku, ka pret RFS viņš sarkano kartīti nopelnīja, bet citās spēlēs viņš taisīja to rezultātu, vazāja flangā. Palīdzēja uzlauzt aizsardzību, kas bija nepieciešams. Kopā ar Talā viņi tur sadarbojoties. Diezgan jaudīgi spēlē. Jo pret Riga jau visi spēlēs no aizsardzības, gandrīz visi spēlēs kā otrais numurs. Un Njangs varēja palīdzēt, piemēram, atkost SK Supernova komandu vienā no pēdējām kārtām. Varbūt arī to pašu Valmieru uzlauzt beigās. Bet Njangs nebija pieejams. Bija citi spēlētāji. Arī ļoti kvalitīvi, ļoti jaudīgi spēlētāji. Pie Riga komandas ir bijuši nogriežņi, kad Riga lika jūsmot, kad skatījāmies Rīgas spēles, šita, wow, te ir uzbrukums, te ir izcinājumi, nestandarti, vairāki varianti, kā šos vārtus gūt. Daļēji pretnieku fonds. 4-0 par Taudu, tas bija wow, ko tu tur par šitu? 3-0 pret Liepāju, es teikšu, tur pirmajā puslaikā. Un Liepāja arī varbūt nebija rādītājs. Ok, paskatāmies vēl. 3-0 pret Valmieru, es teikšu, ka jā, varbūt tie vārti bija līdzīgi. No malas piespēle pēc Reigža noslēdz, vai tur Rikošets no Valmieras spēlētājiem, no Čudara, piemēram, 23. minūtē. Bet arī tā daudzveidība, pēc kuras arī Stipičs teica, ka viņš brīžiem pat nezina, ko viņa uzbrucēji darīs uzbrukumā. Tik ļoti tas ir neparedzams un tik ļoti skatāms. Tas futbols bija epizodēm, arī tādām nogriežņiem. Bet bija arī spēles, kur ļoti smagnēji izskatījās, kur ļoti grūti bija uzlauzt aizsardzību. Piemēram, pret Daugavpili bija regulāras problēmas, arī neizšķirts vienā no mačiem, un arī mačs pēdējā aplī, kur tikai otrā pusē kompensācijas laikā Riga izrāva. Tādēļ pēc jaunpienācēju atnākšanas vasarā arī bija wow nogrieznis Riga izpildījumā, kur bija uzvara pret Liepāju 3-1. Es teikšu, tā varētu būt labākā spēle Riga izpildījumā visas sezonas gaitā. Lai gan kāds paskatīsies protokolā, Riga tikai uzvaras vārds go 71. minūtē, bet pēdējās 20 minūtes varētu ieslēgt un noskatīties vēlreiz tās spēles pēdējās 20 minūtes. Tur bija daudz iespēju. Tu runāji par to, ka ne visos mačos Riga pilnībā nodominēja un radās problēmas par Daugavpili un citos mačos, bet labi, novērtēsim arī virslīgu. Nav jau tā, ka gluži tā būtu caurstaigājamā līga, kur visas spēles var iziet līdzvērtīgi, bet visumā to arī teica, ka varbūt pret Liepāju nav rādītājs. Es tiešām uzskatu, ka tas pavasaris un laiks līdz pat laikam tam pirmajam zaudējumam Valmierā ar nesaprotamu izvēli ar Jojiču flangā. Tas bija viss periods gandrīz wow, ar atsevišķiem izņēmumiem, ar vienu klupienu par Daugavpili un 2 neizšķirtiem pret RFS. Posms bija spēcīgs. Pēc Njanga aiziešanas nācās jau mēģināt variēt, un biežāk Aureliju spēlēja tieši flangā. Tā kopumā Douglas Aureliju mēdza spēlēt dažādās pozīcijās. Manuprāt, viņam arī flangā ir īstā vieta. Ko varam pārmest Stipičam? Var būt atkal lielākas drosmes trūkuma. Šeit varam iedot respekta minūti Dainam Kazakevičam, kurš uzlaida Edvardu Daškeviču pamatsastāvā pret armēņiem brīdī, kad Edvardam profesionālajā klubu karjerā šķiet bija 4 spēles pamatsastāvā. Un viens no vaininiekiem, kāpēc ir tikai 4, arī Tomislavs Stipičs, kurš pēc Edvarda atgriešanās no Norvēģijas un visa treniņa procesa iziešanas, tomēr ļoti lēnām viņu integrēja sastāvā. Neskatoties uz viņa šiem komplimentiem un labiem vārdiem par to, ka Daškevičs ir kaut kas pa vidu starp brazīlieti, beļģi, latvieti un ko viņš vēl tur minēja. Te pašā laikā spēles laika statistika ir nepielūdzama. Edvards pirmo reizi starta 11. aizgāja 25. no 36 spēlēm pret Supernova augusta sākumā. Un vēl pret PPK viņš izgāja pamatsastāvā. Wow, paldies par to. Tā kā šeit mēs varam patiešām pakratīt ar pirkstu. Skaidrs, ka ja tev ir Njangs sezonas sākumā, tev ir Aureliju, tev ir otrā pusē Soisalo.
Ir grūti atrast vietu laukumā jaunietim, bet tik un tā varēja mēģināt. Un, kā redzējām, sezonas beigās pēkšņi Daškevičs bija svarīgs spēlētājs. Varbūt kaut kur viņam pietrūka tā spēles laika sezonas startā, lai jau ātrāk kļūtu par pilnvērtīgu komandas dalībnieku. Mums tipiski sastāvu izvēles bez maz vai ir radītas rubrikai. Nesaprotu trenera lēmumus, nesaprotu, kāpēc Bosančičs kaut kādā brīdī nekļuva par stabilu pamatsastāvu spēlētāju, bet tika nosēdināts malā, kāpēc Hroja Babets, dārgais papildinājums, nespēlēja sezonas pēdējās spēlēs. Uzticēšanās Musā daļai var saprast, daļai grūti saprast, kāpēc obligāti bija jāatrod viņam vieta laukumā, pat tad, kad šķita, ka tas pats Babets ir labākā formā. Un vēl. Tur var uzbrucēju ļoti interesanta rotācija. Es pat teikšu, nevis es nesaprotu, bet tiešām interesanti, kā šī konkurence veidojās starp Kontrerasu, Regžu un arī Taivo, kurš atnāca sezonas otrajā pusē. Kontreras, Taivo klubs ieguldījās šo spēlētāju iegādē. Kontreras attaisnoja tomēr savus vārtus, sasita Taivo, palika dziļi rezervē beigās. Kā šī konkurence notika, cik ļoti tās psiholoģiski ietekmēja to pašu Marko Regžu, kurš daudz ko sasita sezonas pirmajā pusē, bet rudenī vārti pret Jelgavu, vārti pret Liepāju 3-1 uzvarā, 2 vārti pret Tukumu. Tātad rudens posmā kopš 6. augusta Regžam 4 vārti. Godīgi sakot, mums trūks ar tevi tādas pilnas gleznas, lai varētu spriest, jo tu pareizi pieminēji par to konkurenci, par uzbrukumu. Mēs jau nezinām daudzas aizkulises. Ja klubs nopērk Taivo, vienu no Slovākijas čempionāta vadošajiem uzbrucējiem, un viņš nespēlē, tur iemesli, kāpēc tas tā ir, tur sākot no Regžas izcila snieguma. Varbūt pēkšņi Stipičs aizgāja konfrontācijā ar vadību, ar direktoriem un teica, nē, es palikšu pie Regžas, jūs varat pirkt man kaut vai tur vienalga, jebkādu pasaules uzbrucēju, man patīk viņš labi. Mēs nezinām tos visus iemeslus, kādi vai tur iekšēji konflikti. Esmu pausu galam kaut ko dzirdējis, ka kaut ko Stipičs ar Babecu to pašu nesadalīja sezonas beigās, un tāpēc kā 2 horvāti, bet tāpēc Babets nespēlēja izšķirošās spēles. Mēs nezinām visus faktus, bet tas, ko no malas raugoties, protams, ka par galveno kļūdu mēs šobrīd atkal retrospektīvi varam sacīt, ka tā bija sastāva nerotēšana pret Supernova, kausa fināls pret RFS, 120 minūtes, 11 metru sitienu sēriju, un uznāk tas pats starta 11-nieks, kurš nekustina kājas. Un esmu arī baumu līmenī, bet pietiekami labu informācijas avoti dzirdējis, ka ir veikti fiziskie testi, kuri melns uz balta rādīja, ka tie futbolisti, kas spēlē pret RFS, varbūt daži jā, bet ne visi parādīja normālos rādītājus, ka viņi nav spējīgi izpildīt to darba apjomu. Stipičs nolēma, paliekam pie tiem pašiem 11, viņi uzvarēja kausu, es viņam saku paldies. Un neizšķirts pret Supernova. Tā noteikti ir lielākā kļūda, kas attiecas par uzbrucējiem. Tagad viegli runāt pēc sezonas beigām, kad tituls nav izcīnīts, var būt uzbrucēju variācija, rotēšana vienā spēlē. Taivo otrā spēlē, Veriko trešajā spēlē, Peņa smailē, nevis malajā uzbrucēja pozīcijā, un parotējot šos uzbrucējus, vēl vienu šķiet, ka neminēja Kontrerasu. Ja? Jā, Kontrerasu ir atšķirīga tipa uzbrucējs, viņš ir ātrs, viņš ir skrienošs. Varbūt kaut kā pielāgojot dažādiem pretiniekiem, dažādus uzbrucējus, un katru reizi piedāvājot jaunu plānu pretiniekam, nebūtu pazaudēti punkti. Gan muļķīgi runāt pret Jelgavu 3-5, tur ne uzbrukuma problēmas, ja? Bet par to pašu Supernova 1-1. Pret RFS derbiju, godīgi sakot, tie pēdējie 2 derbiji, viens gan mēs sakām pēdējie, bet 3. derbijs notika jau 30. jūnijā, tā kā ļoti agri sanāca ar RFS tikties. Bet iepriekšējos 2 derbijos, neskaitot kausa finālu, un arī kausa finālu skaitot, Rīga nespēja nodominēt. Vai bija pārāk paredzama, grūti sacīt, bet katrā ziņā varam kaut kur meklēt veidus, kā varēja variēt ar to plašo uzbrucēju klāstu, kas bija Stipičam, varēja mēģināt variēt. Bet, ja tā pavisam godīgi vēlreiz par to spēļu bilanci, par rezultātiem, par sniegumu, tā kļūda pret Supernova acīm redzama. Visā pārējā laikā Rīga ņēma tuvu maksimumam, cik izraut uzvaru pēdējās minūtēs. Šis faktors, par ko vēl neminējām, tu tūlīt varēsi paturpināt, es pēc tam ar statistiku nostiprināšu šo stāstu. Tas bija čempionu raksturs, tās bija izrautās uzvaras un uzvaru procents un punktu procents iegūto tiešām ļoti augsts salīdzinājumā ar tām neveiksmīgajām iepriekšējām sezonām. Jautājums, kāpēc bija jānovērt līdz tam, ka jāizrauj uzvara vai jāizrauj neizšķirts, kā mačā pret Supernovu vairāk kārt pieminētajā. Viegli skatīties uz spēli, kas ir bijusi nesen, kas ir bijusi 34. kārtā, jo tie viss kā uz dēlmas, tie jau izēja pozīcijas ir skaidrs.
Ir skaidrs, cik punktus jāsavāc Riga, lai kļūtu par čempionu vienību, un cik punktus Riga zaudēja šajās pēdējās 3 kārtās. Zaudēja 4 punktus un par čempioni nekļuva, bet par izrautajām uzvarām tas trends iezīmējās jau pirmajā kārtā. Ja pagājušās sezonas sākumā mums Jurģis Kalns pastāstīja, ka viņi ņems punktus pret lielajiem. Viņi to reāli arī izdarīja un darīja visas sezonas garumā un kļuva par čempioniem. Tad šeit pirmajā kārtā pastāstīja mums, ka līdz beigām būs jāgaida. Beigās viss izšķirsies. Nebūs viss tik viennozīmīgi. Vēl jau vairāk Stipičs nosapņoja, ka vārtus gūs Marko. Tikai viņš bija uzskatījis, ka tas ir Marko Dabro, cits uzbrucējs sezonas sākumā, bet vārtus guva Marko Regža. Tāds arī bija. Tas ir viens no retajiem aizmirstiem varoņiem Rīgas sastāvā. Un pēc tam jau Regža iezīmēja savu dominanci uzbrukuma pozīcijā. Par pēdējo minūšu vārtiem 2 lietas. Pirmā lieta - fakts. Riga 90. minūtē un kompensācijas laikos iesita 13 vārtus. Otra tuvākā komanda, starp citu, bija Auda ar 5 vārtiem, bet čempiona RFS guva 4 vārtus. 13-4. 2 no tām vienā spēlē. Jā, RFS. Jā, RFS Lipušķiks. Jā. Tā kā 13-4. Riga no šiem 13 vārtiem entās reizes izrāva uzvaras un punktus. Tas ir viens fakts. Otrs fakts, tas, ko tu iebildi par to, kāpēc jānoved līdz tik vēlai fāzei, varbūt tur tomēr bija kaut kādas problēmas. Atkal apskatoties XP tabulu, cik sagaidāmie punkti Riga un RFS, patiesībā sakot, vienāds punktu skaits. RFS par 0,4 punktiem vairāk. Tas parāda to, ka Riga kaut kur dominēja un nespēja gūt vārtus agrāk, bet nevis tāpēc, ka nespēja nospiest pretinieku, bet tāpēc, ka vienkārši nekrita vārti, nespēja realizēt. Un tad tā realizācija kaut kur izšāvās pēdējās minūtēs. Bet mēs nevaram teikt, ka Riga, kā Liepājas gadījumā, ka Riga pārliektu tiem punktiem, ko tā ir izcīnījusi. Riga izcīnīja tik punktus, cik ir jāizcīna, neskatoties uz tām veiksmīgajām galotnēm. Vēl pie veiksmīgajām galotnēm noteikti jāatzīmē, lai vai kā, bet maiņu stratēģija, vai pat drīzāk resurss, kas ir bijis Riga rīcībā visas sezonas garumā. Bija daudz rezervistu, bija cīņa par tikšanu pieteikumā, par tikšanu 20-niekā. Bija spēlētāji, kuri palika ārpus šī 20-nieka. Un Stipičam vienmēr bija resursi, kā pamainīt spēles gaitu vai vienkārši svaigus spēkus sūtīt laukumā. Tas pats Eduards Daškevičs, īpaši sezonas otrajā pusē, varēja just, kā viņš uzreiz uzlabo komandas sniegumu, uzreiz sāsnu, uzreiz palīdz komandai iznākot uz maiņu, un 2 nopelnīti labākā jaunatnes spēlētāja balvas, 2 nopelnītās balvas 3. un 4. aplī. Daļai tieši atspoguļojums šim, ko es saku. Eduards Daškevičs bija tas spēlētājs, kurš uz maiņu varēja iznākt un palīdzēt izraut uzvarus, bet kā parādīja dzīve, nevienmēr tas nostrādāja, nevienmēr tas palīdzēja. Nē, vispār Stipičam galotnes veiksmīgas, atceramies viņa skrējienus laukumā, teicu 13-4, 13 vārti kompensācijas laikā, un šajā statistikā nav tas, ko Riga paveica pret Kečkamēt, arī pēdējās minūtēs, gan pamatlaikā, gan papildlaikā. Pie maiņām vēl varam paturpināt, paslavēt Tomislava maiņas. Brains Peņa ierodas Latvijā, iziet uz maiņu pret Jelgavu, iekrita man acīs tajās 26 minūtēs, tajā spēlē neguva vārtus, un otrajā reizē Rīgas derbijas 1-2. Rīga iedzinājos, Brains Peņa uznāk laukumā, piemāna Stefanu Paniču, cik atceros, un gūst vārtus kompensācijas laikā 2-2. Ļoti svarīgs neizšķirts, veiksmīga maiņa. Un visbeidzot par Iveriko, gribējās sagaidīt no viņa lielāku devumu, vai varbūt pat tā lielāku uzticību viņam, tur trauma patraucē un tā tālāk. Starp citu, vakar Peru žurnālists man atkal rakstīja, 3 reizes viņš man par šo periodu ir lūdzis noraksturot, ko es varu pateikt par Iveriko. Nācās man izlīst no situācijas, jo ļoti maz es viņu redzēju, kā viņš ir spēlējis. 239 minūtes. Bet 3 gūtie vārti, un visi 3 gūtie vārti nākot uz maiņu, un no šiem 3 gūtiem vārtiem 2 ārkārtīgi svarīgi. Atceramies pret Aleksandrovu, pēdējās minūtes pret Audu, un tāpat arī pret Supernova. Labi, pievēram acis uz Antoniju Černomordi rīcību pret Kudriavcevu, bet vārtus iesita tieši Iveriko, tā kā arī vērtīgas maiņas, vērtīgi viņš uznāca un guva 3 vārtus, no kuriem 2 gandrīz zelta vērtē, drusku pietrūka. Jā, Iveriko nospēlēja mazāk pat nekā Dabro, kurš bija sezonas sākumā, Horvāts, kurš vispār bija nemotivēts, kā pēc tam Tomislavs Stipičs pastāstīja. Lai gan jāsaka, ka katrs reģionārs, gandrīz katrs izņemot Dabro, savu pienesumu tomēr atrada Riga komandai, palīdzēja, atzīmējās ar gūtiem vārtiem. Varēja just, ka leģionāri ir
tāpēc, ka viņi ir kvalitatīvi, nevis tāpēc, ka ir jāsavāc, jādod, nezinu, kādam Pafas tuvākajam rezervistam iespēju sevi apliecināt varbūt zemākā līmenī nekā Kipras augstākā līga, jo Kipra tomēr konkurence ir. Pie neskaidrajām lietām tu teici, ka daudz jautājumu Stipičam. Vienu no jautājumiem, mēs te runājam par Pertiju un viņa attiecībām ar Alekseju Virznovu. Tad ir diezgan līdzīga situācija izveidojas ar Gludīnu Gondā, kad spēlētāju vienkārši aizsūtīja pie Mihaila Koņeva uz nākotnes līgu, uz Riga 2 komandu, kur Gondā arī cītīgi, cik zinu, nāca uz treniņiem, trenējās. Ja pārējie, kurš tur bija Vakulko un vēl kāds, var teikt arī, kā tu saki, atmeta roku un nebija motivēti, tad Gondā, kurš pirms dažiem gadiem 2-3 vēl spēlēja pret Mbappé Francijas Ligue 1, viņš atstrādāja, Gondā centās, trenējās, Riga vadība to uzzināja, Stipičs to uzzināja un atsauca viņu atpakaļ sezonas vidū. Gludīna Gondā iekļāvās atkal komandā un nospēlēja svarīgāko posmu. Atkal varam paspekulēt, ja viņš būtu spēlējis arī sezonas pirmajā pusē, varbūt tās saiknes būtu mazliet spēcīgākas un nezaudētu to titulu Rīgā. Tas tā tīri spekulatīvi, visdrīzāk jau, ka Gondā sasniedza normālu labu formu un rādīja, ko varēja. Un vēl, ja runājam par spēlētājiem individuāli, Gotjē Mankendā ļoti interesanta snieguma amplitūda šim spēlētājiem aizdītajā sezonā. Mēs tad Liepājas kontekstā par viņu neparunājām, jo viņam bija 3 super spēles, 3 spēles, kurās viņš izšķira visu, kurās viņš bija galvenais varonis, 2 asistu hat-triki Liepājas sastāvā un mačs pret Kečkemetu. Kas notika visu pārējo laiku ar Mankendā? Grūti vispār atcerēties, ko viņš vēl ir darījis. Tā Rīgas sastāvā viņš guva vārds par Tukumu 6-0 uzvarā. Droši vien diez vai viņš tur bija izšķirošais cilvēks. Atdeva rezultīvu piespēli nākot uz maiņu pret Audu. Jā, tur palīdzēja gūt vārdus. Varbūt jā, arī tā bija 4. spēle, kur Mankendā bija tiešām spēlētājs, kurš kaut ko izšķīra. Bet viss pārējais, viņš arī maz spēlē, plus izrādās bija vienošanās starp Liepāju un Rīgu, ka Mankendā pret Liepāju nespēlē. Lai gan Liepāja pret Rīgu tikās bieži, bija vēl kausā jāspēlē savā starpā, tāpēc tur bija viens ekstra mačs, ko Rīgā bija jāizvada bez Mankendā. Unikāli, interesanti, neparasti. Kā šo var raksturot? Savus 100,000, ko Rīga samaksāja Liepājai, tomēr viņš atstrādāja un atpelnīja, pateicoties pārvarētai kārtei pret Kečkemetu un nopelnītam duelim pret Enshedas Twente. Es vēlos ar tevi parunāt, kādas tavas domas, jo es jūtu, ka atkal, ja runājam par ekspertu aptauju, atkal es tādā ļoti lielā mazākumā un pretējs man viedoklis par centra pussargiem Rīgas sastāvā. Labi, par Babecu tu ieminējies, izšķirošās spēlēs nosēdināts, tad tur Musā izmantoja. Bet es vairāk par vadošajiem centra pussargiem. Mans viedoklis atšķirīgais ir tāds, ka pirmkārt jau Ngenā nav atbilstoši šim līmenim, ja runājam par līmeni, kas ir Latvijas čempionu tituls un ir jānogāž RFS. Un Milošs Jojičs, super cilvēks, esmu dzirdējis tikai un vienīgi par viņu labas atsauksmes. Bet personīgi man liekas, ka it sevišķi sezonas 2. daļā viņš ar savu lēno spēli un paredzamību, nosvērts, pragmatisks, reti kļūdās, bet viņš neradīja atšķirību kaut kādās izšķirošās epizodēs. Labi, Jojiča kontekstā var atsaukties uz vairākiem latviešu spēlētājiem, ar kuriem sanāca runāt pēc tam, kad viņi pēc pieredzes Eiropā atgriežas virslīgā. Ar ārzemniekiem retāk, jo ar ārzemniekiem tik varbūt dziļi tieši par šo aspektu nesanāca runāt, bet ja tu atgriezies virslīgā, sākumā tu esi tu spēlē savā līmenī, kādā tu iepriekš spēlēji, piemēram, Serbijas čempionātā vai Čehijas čempionātā, Vācijas līgā, vienalga, no kurienes tu esi atbraucis. Bet pēc tam vienkārši, kā stāsta paši spēlētāji, tu sāc pielāgoties līgas vidējiem līmenim, un tev tas viss iet uz leju. Tu saproti, ka tu vari varbūt spēlēt ar lielāku intensitāti, bet šeit tas nav nepieciešams, tāpēc tu arī spēlē jau tādā līmenī, kādā spēlē arī vidējais, varbūt ne vidējais, bet viens no labākajiem centra pussargiem virslīgā. Nevis tā, kā ir spēlējis Jojičs un kā viņš teorētiski var spēlēt. Pieļauju, ka droši vien, ja futbols te vairāk to ir teikuši, tad nostrādāja acīm redzamais un paredzamais, ka laikam ejot un Jojičam esot virslīgā visu sezonu, viņš kļuva par vidējo virslīgas spēlētāju sezonas 2. pusē un spēlēja kā parasts centra pussargs. Šis jau izklausās tuvu patiesībai. Es nekādā veidā nemēģinu viņu pazemināt. Un arī, ja pirmā pussezona, iespējams, ka viņš bija starp top 3 virslīgas spēlētājiem. Un, ja runājam par ekspertu vērtējumu par visu sezonu,
Es esmu piekritējis tam, ka pirmā pussezona jāvērtē ar tādu pašu svaru kā ar otro. Tas nekas, ka tieši otrajā sezonas daļā un tos cāļus skaita rudenī un titulus dala, un it sevišķi Riga RFS gadījumā, tu viss izšķirās pašās beigās. Tie pamati, kas tiek ielikti, tas fundaments un tie punkti arī pirmajā sezonas pusē ir tikpat vērtīgi. Bet, ja paskatās uz statistiku, uz Jojiču, tad pirmajās 16 spēlēs viņš iesita visus savus 5 vārtus virslīgā. Un no 6 rezultatīvajām viņam arī 3 rezultatīvās pirmajā pussezonā. Tātad pirmajā pussezonā 5+3, otrajā 0+3. Reāli, man liekas, viņš apklusa, noklusa, nebija tik spilgts, nosēdās, nebija tik ātrs. Pretinieki arī kaut kur jau vairāk saprata viņa stiprās puses, ka varbūt nav jālec viņam, vai tieši otrādi nav jābaidās, ka viņš ies uz apspēlēšanu un vairāk jāskatās piespēļu līnijas. Nu, nezinu, man tiešām šķita, ka izšķirošos brīžos, tāpat kā Aureliju, apklusa pēdējā aplī, arī Jojičs 3. un 4. aplī, tieši uzbrukuma darbībās, jo mēs jau uz Rigu skatāmies kā uz uzbrukošo komandu. Tur vairs nebija tas, kas sezonas sākumā. Nu, un pretenzijas Tipičam īstajā brīdī nenosēdināja malā Milošu Jojiču. Kuru likt vietā? Hroja Babets, kurš tur bija? Nu, jā, Babets, jā. Jo Genā, manuprāt, arī vispār grūti nosaukt tāds, jā, it kā faktūra ir, augums ir kaut kas tāds, bet pateikt, ka viņš ir ļoti vērtīgs. Starp citu, tieši Genā apzaga Kristians Sprukulis, Supernova spēlētājs, kad Supernova norganizēja ātru uzbrukumu un panāca 1-0 šajā spēlē, kur Supernova atņēma punktus. Es pat to situāciju laivā nepiefiksēju. To ir grūti, jo to ir jātin atpakaļ, es jau taisot analīzi. Tur ir jāzina, ka būs gols. Jā, tieši tā. Bet Genā es arī varu piefiksēt, ka viņam bija ļoti vāja realizācija. Viņš tomēr tika sitienu pozīcijās bieži vien šķērdē momentus. Vēl jāpadomā, vai kādā spēlē tas tiešām izšķīra rezultātu. Un droši vien, ka tādu spēli var atrast, bet tomēr realizācija un vairāk, gan viņš savus golus arī sasita. Par Jojiču es tikko apskatījos 21. kārtā pret Liepāju. Jojičs dabūja pirmspēdējo rezultātivitātes punktu. Un atlikušajās 15 kārtās, gandrīz 2 apļu garumā, viņam viena rezultatīva piespēle, 4-0 uzvarā pār Tukumu. Tas arī viss viņa devums tieši, ja skatāmies vārta plus piespēle. Protams, viņa pozīcijā tur svarīgi atkal tur balanss un bumbas kontrole un piespēļu kvalitāte, bumbas atņemšana, visas šīs lietas. Bet tīri statistiski, kā diena pret nakti, viņa pirmās tur 20 spēles un atlikušās 16. Un Douglas Aureliju vēlreiz jāmin fakts, ka pēdējā aplī viņam 0+0 uz MVP gāja. Pretendēja uz to, lai kļūtu par vērtīgāko spēlētāju sezonā. Pēc 3 apļiem bija pārliecinoši MVP, vai gandrīz pārliecinoši. Un pēdējā aplī Aureliju neko tā arī nespēja radīt. Ja runājam tieši par rezultatīvitāti, tas, kas pietrūka Riga mačos, kuros komanda netika pie panākumiem. Pie pozitīvā man personīgi simpatizēja latviešu loma, pat ar visu to, ko es sacīju par Daškeviču, arī viņa ieiešana Rīga sastāvā, tā tomēr nav ne Valmiera, ne Liepāja, un vēl jau vairāk ne Meta vai Tukums. Tomēr viņš kaut kādas minūtes izkaroja un sezonas beigās pat atsevišķos atbildīgos brīžos devās laukumā. Bet pirmām kārtām jārunā par tiem līderiem, un līderi Antonijs Černamordijs un it sevišķi Marko Regža. Uzbrukuma spēlētājs, kur Riga mainīja kā zeķes uzbrucējs. Dabro, tu jau pa viņu aizmirsi. Ramīrisu aizsūtīja uz audu. Regža izkonkurēja Ramīrisu, lūdzu. Tālāk, kas vēl sezonas sākumā bija Ranžels, tādu kadru arī droši vien visi piemirsa. Bija tik daudz leģionāru, ka tur bija jāsvītro ārā no pieteikuma atsevišķi. Ranželu izsvītroja bez mazā kā pirmo. Un tālāk vasaras vidus un piebrauc vesela brigāde. Tur Barcelona, Audzekni, Speņģa, tur Mankendā, varbūt vairāk malējs uzbrucējs. Contreras, pasaules kausa izcīņas fināla turnīrs. Taivo, Slovākijas čempionāta bombardieris. Iveriko. Peru bija izlase vai nebija izlase. Lūk, tādi kadri, tādi uzvārdi, tādi transferi. Un Marko Regža, kā bija, tā palika numur 1 savā komandā. Sāka gan arī visas mačas pamatsastāvā arī sezonas beigās. Tāpēc arī mūsu balsojumos, ko organizēja Agres Suvēsda sporta centrs Komslējām, es liku kā labāko uzbrucēju Marko Regžu, nevis Andreju Iliču. Jā, Iličs uztaisīja transferu. Iličs varbūt, ja man būtu tāda balta lapa un jākomplektē sastāvs, es ņemtu Iliču savā komandā. Bet konkrēti šajā sezonā es nobalsoju par Marko Regžu tikai tāpēc, ka viņš izkonkurēja varanus leģionārus, spēcīgus leģionārus un kļuva par rezultatīvāko spēlētāju virslīgā. Protams, arī izēja punkts
Supernovā spēlētājs vēl pagājušajā gadā. Mēs runājam par Marko Kurš Supernovā. Jā, viņš šo to sasita. Beigās gan savainojuma dēļ nebija pieejams un līdz ar to nepalīdzēja Supernova komandai izrāpties no 10. vietas, lai gan bija ļoti tuvu, ārkārtīgi tuvu. Tur viņu taupīja, mēģināja kaut kā dabūt atpakaļ uz pēdējās kārtas maču pret Metu, kurā viss, kā izrādījās, arī izšķirās. Un tagad mēs runājam par Marko Regžu kā par rezultātīvāko spēlētāju virslīgā, kā par spēlētāju, kurš vienkārši izsit pogas konkurencē Kostarikas un Peru valstsvienību futbolistiem un citiem pieredzējušiem, vai ne gluži pieredzējušiem, bet futbolistiem ar labāku CV un čempionātiem, kuros viņi ir uzspēlējuši. Un arī par Latvijas izlases, tiesa gan vēl joprojām rezervistu, kuram maz uzticās. Es nezinu, vai šeit drīkst pieminēt viņu uzvārdu šajā studijā, bet tu teici, ka viņš izgriež pogas Kostarikas izlases spēlētājiem, bet pirms dažiem gadiem viņš nespēja izsist pogas Jānim Pakalnam. Pakalns intervijā teica, ka, laikam PPK intervijā, ka nespēja noticēt, ka viņš var tik augstu kāpt. Un es pat pēc tās intervijas atradu kaut kādus vecos nākotnes līgas protokolus, kur bija spēle, kurā Jānis Pakalns guva 1 vai 2 vārtus, un viņa komanda Alberts vai kāda cita, baidos tagad kļūdīties, bet viņa komanda uzvarēja Marko Regžas komandu, un Marko Regža bija starta 11. un palika sausā. Jā, bija laiks Supernovā nākotnes līgā. Tur es vēl biju pirmā līga bez nākotnes, bet izrādās tur nākotne bija. Marko Regža savu nākotni izsita tieši tur spēlēt Supernova komandā un arī pagājušā sezonu pārstāvot šo vienību. Marko Regža labākais Rīgas spēlētājs, lai gan ļoti sīvs balsojums tur bija. Top 3 izteikts mūsu vērtējumos. Regža, Aureliju un Joičs. Joičam tiešām pavasara posms bija tāds, jā, kā viņš trenējas, kā viņš iesaldās arī futbolistu, kuri nāca uz Rīgas spēlēm un rakstīja, ka viņam fascinē tas veids, kā Joičs iesaldās, kāda viņam ir atdeve, arī stāstīja kluba cilvēki, kā Milošs Joičs diētu uztur un arī komandu uztur. Viņš kļuva arī par tādu ritīgu kapteini. Mentors jauniešiem. Lai gan sezonas pirmajā pusē kapteinis vienmēr bija viens nemainīgs Nils Toms Puriņš. Arī futbols, kuru jāpiemina vārdsargs, kurš sagaidīja savu iespēju, kurš debitēja izlasē, gandrīz aizvadītajā jau 2023. gadā, bet kurš zaudēja savu vietu sastāvā sezonas izskaņā. Man grūti kaut ko atkal pārmest treneriem, tāpēc, ka ja cilvēks ielaiž 5 vārdus pret Jelgavu un pēc tam Horvātijā pāris nesmuki ielaisti goli, izlasē nosēdināts. Ir tikai loģiski, ja vārdsargam ir kaut kāds pārliecības trieciens un tagad uz izšķirošām spēlēm, tur uzreiz pēc izlašu pārtraukuma, pēc Horvātijas un Rīgā Velsas jāspēlē, tad sekoja derbijas pret RFS. Un tādā spēlē no vienas puses drosmīgi arī mest laukumā Matrevicu, kuram nebija spēļu prakses, bet te pašā laikā vēl drosmīgāk droši vien būtu laist vārdsargu, kurš ir ielaidis 10 vārtus 2 spēlēs. Un turklāt nesmukus vārtus, tā psiholoģija bija iedragāta un Matrevits veiksmīgi nospēlē. Es uzskatu, ka Puriņš joprojām ir ļoti spēcīgs. Un, lai piedotu Rihards, es vismaz šī konkrētajā brīdī, kad mēs ar tevi sēžam 28. novembrī, no virslīgas vārdsargiem joprojām Puriņu lieku visaugstāk, arī augstāk par Matrevicu, bet tajā brīdī tas bija loģisks lēmums un atliek tikai novēlēt, lai Puriņš atgriežas. Tajā brīdī mēs tikai arī sapratām, kāpēc visu sezonu, labi, kāpēc tur bija arī trauma, bet vispār kāpēc ir jābūt 2 vismaz spēcīgiem vārdsargiem. Rīga kontekstā tie bija pat 3, jo arī Zomers bija kopā ar komandu, kausā nospēlēja nedaudz pret PPK. Tas arī viss. Zomera būtu viens unikāls fakts. Viņš kļuva par vienīgo virslīgas spēlētāju, kurš saņēma dzelteno kartīti, bet nenospēlēja nevienu minūti. Jā, tu pateici, un es uzreiz sapratu, ka dzeltenā kartīte viņam bija viena no mačiem. Rīgas derbijā. Jā, es neatceros kontekstu kaut kā. Bet tad 2 vārdsargi, Puriņš, Matrevits, pie 3-5 spēles, kurā Puriņš zaudēja savu vietu Rīga vārtos, pavarīja papildināt, padalīties ar savām pārdomām. Manas domas tādas, ka, protams, kā arī kaut kāds sakritības faktors, bet vienā jaukā dienā satikās komanda, kas vēlas dominēt, kurai ir virslīgas līdervienība un kurai pienākas spēlēt augstu un uzbrukoši. Un satikās otra komanda, kura ar Osuagvu priekšā labprāt skrien ātrijos uzbrukumos. Jā, arī iekrita rikošets pēc Peilāna sitiena, nostrādāja stūra sitiens, pēc kura Osuagvu iesita. Vēl pāris pretuzbrukumi otrajā puslaikā ar Gomiju vārtiem, un kurš tur vēl Glaudāns. Tāda izcila diena Jelgavas uzbrukumā, bet principā tā bija nepietiekami sabalansētas uzbrukuma komandas un veiksmīgas pretuzbrukuma komandas spēle. Uz nošaušanu bija atstāts jau Puriņš tajā mačā. Tur 5 sitieni, 5 goli ielaisties. Jā, mērķi, ja runājam par mērķiem.
Jā, un pirmo reizi vēsturē virslīgā Rīga ielaida 5 vārtus. Vispār pirmo reizi savā pastāvēšanas vēsturē Rīga ielaida 5 vārtus oficiālajā mačā. Unikāls gadījums, unikāls mačs arī paliks vēsturē. Virslīgas gada grāmatā tiks izcelts ļoti augstu un kotēsies, un varbūt arī kaut kad pelnīs atsevišķu sižetu, atmiņu sižetu arī saistītiem. Arī mēs te fantazējam, kā var būt, bet droši vien tas varētu arī kļūt par realitāti. Jau atsaucoties uz to, ko teicām pašā sākumā, pirms vairākām stundām, ka jā, materiāli ir tik daudz par virslīgu, ka ne visu var palaist un noskatīties, noklausīties. Bet ar tevi tā runājoties, aizvien vairāk tomēr izkristalizējas tas, ka pirmajā pusgadā Riga, ja ne gluži neuzvarama, tad ļoti jaudīga. Otrajā sezonas puslaikā vai otrajā sezonas daļā jau kaut kur parādījās plaisas. Un iet kopā šie vairāki fakti, kurus mēs minējām, garš sagatavošanās posms un spēcīga pirmā daļa, netik spēcīga otrā daļa, Nianga trauma. Jojičs sezonas otrajā pusē netik labs kā pirmajā. Līdera forma. Aureliju. Definitely. Tas pats. Un es nosaukšu vēl vienu uzvārdu. Mēs par viņu šķiet, ka nerunājam. Elbašīrs un Goms. Arī man pirmajā aplī viņš šķita kā dievs. Tas fiziski spēcīgs, visur uz apsteigšanu. Asi spēlē, visas doļus vienkārši noslauka. Un kaut kur ap Eiropas laiku sāk parādīties kļūdas, formas kritums, netik pārliecinošs sliegums. Tam visam klāt liekam Jurkovska sejas trauma un kaut kur izkrišana no ierindas otrajā sezonas daļā. Tā kā tas viss tā salīmējas kopā, ka sezonas beigu daļa, otrā puse kaut kur pietrūka. Jaunie uzbrucēji ienāca it kā patramdīja Regžu, bet ne līdz galam. Nenospēlēja to lomu, ko varbūt cerēja sagaidīt Rīgā vadība. Bet galu galā es neesmu pārliecināts, ka uzbrukumā bija problēma, bet drīzāk kaut kur tiešām aizsargi, pussargi, kopējs balanss un kustība, forma, ritms, šīs lietas temps. Un vēl beigās sezonas balansā tomēr ir uzvarēts Latvijas kauss, lai gan smags fināls bija pret RFS. Un RFS var teikt, ka pēc kopējās spēles ritējuma, kopējās spēles ainas droši vien vairāk būtu pelnījis to uzvaru, bet kausu uzvar ne tās komandas, kuras ir pelnījušas, bet tās komandas, kuras iziet laukumā un uzvar tajā finālā kausā, jo finālus ir jānospēlē tā, lai uzvarētu, un Riga to izdarīja. Eirokausos ļoti divas smagi, grūti, dramatiski pārvarētās kārtas un 0-5-2 spēļu summā pret Twente. Liekot punktu, tomēr jāpasaka, ka mēs tagad izdarām secinājumus, kur noplīsa otrajā sezonas pusē, bet pēc 35 no 36 kārtām Riga pirmajā vietā. Pēc bookmakeru koeficientiem 73 vai 75% atkarībā, kuru resursu izmantot, Riga ir čempions un RFS diezgan, ja ne gluži niecīgas, tad mazas iespējas atņemt titulu Riga. Tā X stunda, 11. novembris, tas viss izšķira visu čempionāta likteni, un es piedāvāju neizrauties ar tādiem dramatiskiem secinājumiem, ka Riga ir lūzeri, RFS ir čempioni. Jā, tā ir, RFS ir čempioni, bet Riga diez vai ir lūzeri. Te bija viss tik ļoti uz smalka diedziņa, kas izšķīra sezonas finišu. Un tāpēc jau mēs te runājam un sēžam, ka čempionāts bija aizraujošs, līdzīgs līdz pēdējai minūtei, nekas nebija zināms.